Sveiki, labdien visiem! Izlēmu nofilmēt vēl vienu video atsauksmi, jo ir pagājis jau diezgan ilgs laiks, kā es lietoju sarkano mušmiri. Atkārtoties es neatkārtošos, es runāšu tikai par to, kas ir mainījies vēl. Un veselība, tātad pirmajā video es varēju izstāstīt vairāk par veselību. Šajā video es vairāk izstāstīšu par mentālo aspektu. Kas notiek ar galvu, kā mainās tava dzīve, kā tu pats mainies, no kā tu kategoriski izvairies, kas ir pilnībā nobloķēts, ja, un kas vispār var mainīties un var notikt ar tevi, teiksim tā, ja. Tagad tātad visu pēc kārtas. Pirmais, ko es gribu teikt, kad šis video varbūt kādam var nepatikt, viņš būs nedaudz skarbs varbūt, ja, bet to, ko es gribu teikt, kad es šeit nepieņemu nevienu pusi, ne vīriešu, ne sieviešu pusi. Mēs runāsim arī par attiecībām beigās, kas var notikt ar jūsu attiecībām. Es šeit nevienu nenosūdu absolūti. Tā ir jūsu dzīve, dzīvojiet kā gribat. Ja kāds pēc šī video mainīs savu dzīvi, izglābsies, teiksim tā, ja? Tas nav pa daudz teikts, tas ir nopietni teikts. Jo es personīgi esmu izglābies, es tā uzskatu, ja? Tūlīt noiesim visu pēc kārtas, ko es esmu ieguvis, kas ir mani noticis, ja? Tātad, jā, vēl vienreiz nekā personīgi, vienkārši tādā kontekstā pasniedzot, jūs labāk sapratīsiet. Es runāšu vienkārši nesamāksloti, kā dzīvē viss mums notiek, kāda ir dzīve bez šitiem te rozā ziloņiem un bez visa tā, ja? Tā kā neņemiet lūdzu to personīgi. Tad, kas ar mani ir mainījies? Pirmkārt, es esmu notievējis. Es nezinu, vai tas ir vizuāli redzams. Salīdzinot ar pirmo video, es esmu ap 10 kilogrami notievējis. Tas nav tāpēc, kad es ēdu mušmiri, ja, tas ir tāpēc, ka man dzīvesveids ir mainījies. Es trenējos, man pietiek enerģija trenēties. Es varu nobraukt 1000 kilometrus dienā, es strādāju par tālbraucēju Eiropā. Un es varu vakarā vēl izkāpt no mašīnas, man ir līdzi stiens ar pankūkām, es viņu varu vēl pacelēt, ja, tur paspiesties, pietupties, ja, starp citu tā. Ko es agrāk vienkārši nevarēju, es vienkārši piesitu kuņģi un vienkārši gulēju tā te. Ja, kas ir galīgi nepareizi. Es par to esmu bezgala priecīgs. Man ir enerģija, man nekas nesāp. Es biju uztaisījis pauzi, man beidzās tās kapsulas. Kamēr viņas atnāca, pagāja 3 nedēļas kaut kur. Principā nekas nemainījās, bet bija pāris dienas, būšu ar jums godīgs, es sajūtu atkal nedaudz to labo sānu. Par to mēs nerunāsim, ja kādam interesē skatāties pirmo video, viņš kanālā ir. Ja? Tātad, bet tiklīdz es atkal sāku, tātad man ir vēl, tātad process nav noslēdzies, es turpināšu lietot, līdz tas pilnīgi izzudīs, ja? Vēl interesanti novērojumi, tātad kājām lielie pirksti, kā saka, ja? Kājām. Tikai lielajiem pirkstiem nagi, uz naga ir izveidojusies tāda līnija, respektīvi aug jauns nags, lai jūs saprastu. Ja es no sākuma nesapratu, es pēc skatos, kas tas ir. Respektīvi dzen ārā jaunu nagu. Tas vecais arī bija ok, viņam nekāda vaina nebija, ne tur kaut kādas infekcijas, nekas, bet aug pilnīgi jauns nags. Viņš ir gaišāks, tā struktūra viņam ir tāda, kvalitatīvāka, es nevaru, viņš atšķirās, ja. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka organisms strādā
labi strādā. Viss es pēc pašsajūtas jūtu, kad organisms strādā labi. Viss notiek, jā, pat tādi momenti kā nagi, jā, tā kā tas tāds interesants moments. Pārējais viss, ko es varu teikt, kad par potenciju, ja vīrieši skatās, kad, protams, kā jau mums visiem, man jau tā viss bija labi, jā, bet, tagad ir vēl labāk, es jums tā pateikšu, vīrieši man sapratīs, katru rītu ir šitā, kaut vai 45 gadi jau, viss, kādi 30, 40 zirgi ir nākuši klāt, teiksim tā, jā, vīrieši man sapratīs. Kas vēl? Tas. Par veselību tas, principā, arī būtu viss, man nekas nesāp. Es jūtos kā jaunietis, kā jaunībā. Man ir liels prieks un gandrījums, kad es par absolūtāko limonādi esmu sakārtojis savu dzīvi. Tieši veselības un mentālā stāvokļa, vairāk veselības. Ar galvas momentiem jau tā dzīves pieredze ir liela, es jau zināju, kā viss notiek. Par to mēs bišķi vēlāk parunāsim, es pabeigšu par to veselību, ja? Es jūtos super. Es pagājušajā video aizmirsu pateikt, tāpēc, kad man bija tas visakūtākais, bija tas labais sāns pēc hepatīta, man arī dedzināja kuņģi visu laiku. Un es ik pa laikam, praktiski bieži dzēru katru otro dienu omeprazolu, jo, man vienkārši dedzināja kuņģi. Viss tas ir pazudis, tur viss nonāca tā sēne, tur viss tika identificēts un likvidēts. Tur viss, man nededzina kuņģi vairāk vispār. Jā, tas tā kā tāds, vēl viens moments. Tad par to veselību mēs, tā kā varam ciet to tēmu, es jūtos super, tiešām viss ir labi. Tātad par to, kas var notikt ar jūsu dzīvi, šeit ir, atcerieties, es pagājušajā video tādu, ieturēju pauzi, un nevarēju tā, man nebija īsti ko teikt, es sapratu, ka kaut kas notiek, galvā notiek kaut kādi procesi, man nebija īsti skaidrs. Man tagad tas algoritms ir absolūti skaidrs, sēnes, ja? Tātad viņš ir ļoti vienkāršs. Nonākot organismā, viņa jūs aizsargā. Gan fiziski, gan mentāli. Ja? Mēs pa veselību vairāk neatgriežamies. Ja? Tad man ir absolūti nobloķēta tabaka un alkohols. Absolūti. Es neesmu lietojis pat alu. Es nezinu, es klasu dzeru visu laiku. Es tagad esmu atvaļinājumā, es domāju, ko man taču, tur ar meiteni kaut kur aiziet, tur kaljāns, alus, kas tur, var visu to pašu darīt, tikai dzert klasu. Tie ir tādi, sadzīviski tādi, mēs līdz tam nonāksim. Šeit ir ļoti interesants moments, kad jūs varat izmainīt ļoti savu dzīvi. Pirmkārt, jau draugu loks, ja, var ļoti stipri mainīties, jo ko sēne ar jums izdarīs. Teiksim, tie cilvēki, kas ir toksiski, ja, kā tagad saka, ja, viņi ļoti ātri pazudīs no jūsu dzīves. Ja. Tas ir viens moments, šitā te. Jo kas man patīk tajā sēnē, kad tev tiek nobloķēts tas tirgus jautājums, jo kā mums cilvēkiem ir, būsim godīgi, mums tāpat beigās viss reducējās ciparos. Cik es tur no tā iegūšu, ja tur kāds būs vihlops, kā saka, un tā tālāk. Šajā jautājumā tas ir pilnīgi nobloķēts, tu nedomā tādās kategorijās. Tas vienkārši priekš tevīm ir kaitīgi, un tu to saproti, un tu no tā izvairies. Tas pazūd no tavas dzīves. Un šeit ir tas moments, kad cilvēki, kuri dzīvo toksiskās attiecībās, jūs visdrīzāk izšķirsieties. Es pilnīgi nopietni runāju. Diemžēl es nevaru jums pateikt no savas pieredzes, jo es jau vairākus gadus bez attiecībām, man arī tur bija smagi, tur viss bija grūti, un es pats izmocījos, nojājos, tur vienkārši ārprātīgi. Man bija grūti, kā jau visiem, ja.
Tad tas, ko es gribu teikt, kad ja jums būs smagas attiecības, ja, visticamāk viņas ļoti ātri izbeigsies. Ja? Bet var arī būt otrādi. Var arī būt, tad uzmodulēsim situāciju. Ja? Runāsim, kā ir. Jūs dzīvojat, ja? Jums tur ir kaut kādas šitās te tēmas, ķipa piedotas, ja? Tur, aizmirstas un tā tālāk. Ja? Nē. Uzreiz tas ir čau. Jebkurš normāls vīrietis nav svarīgi sieviete, tādas lietas. Jūs vienkārši to necietīsiet. Jūs vienkārši tas viss izbeigsies. Ja? Tāpat tās arī jūs ieraudzīsiet visu to falšu, kas ir riņķī. Saprotiet, jūs ieraudzīsiet, ka tas viss ir uz 90% falšs jums riņķī. Ja? Visi cilvēki, kas jums ir riņķī, tas ir falšs. Viņus vada kaut kāda interese vai vēl kaut kas. Tā sēna ir ļoti egoistiska tādā ziņā. Viņa rūpējās tikai par jums konkrēti. Viņai neinteresē tur. Cik jūs tur esat nodzīvojis ar to sievieti, ja, vai sievieti? Nē, tur tādās kategorijās tie jautājumi nerisinās. Nē, saprotiet, man pat ir nepatīkami, ja man stāv blakus cilvēks ar cigareti. Man viņš ir, uzsit riebumu. Ja es agrāk uz to neitrāli skatījos, tad tagad es to vispār nevaru izturēt. Vai arī cilvēks, kurš ir izdzēris vienkārši alus pudeli. Nevis tur kaut kāds daudzdienu pohas kaut kādas, vienkārši alus pudeli. Man viņš ir pretīgs. Es automātiski, kur vēl man dzīvot ar tādu cilvēku, ja, vai, es vienkārši, saprotiet, kaut kur saskarsmē kaut kādā, ja. Jā. Es esmu sapratis, kā tas strādā. Viņa konkrēti jūs aizsargā. Jūs ieraudzīsiet pavisam citu dzīvi. Es jums pilnīgi nopietni to saku. Jo īstenībā tas, ka jūs fotografējat ēdienu un pakaļu un izliekat Facebookā, tā nav īstā dzīve. Vai arī tad, kad jūs norubījat nedēļu pie Stanoka, es pa vīriešiem runāju, piekdien pielieties, rubījat tankus un vienkārši noguļat uz dīvānu un pamostaties un velkaties pie tā paša Stanoka, tā nav dzīve. Tā, neviens nav teicis, ka jums ir jādzīvo tāda dzīve. Jūs saprotiet? Var arī dzīvot savādāku dzīvi. Es jums saku, pamēģiniet, tas neko nemaksā, tā ir absolūtākā limpene. Nepaņemat to džeka pudeli, cik tur džeks maksā, 25 eiro, es nezinu. Paņemat to paciņu ar tām kapsulām. Es sāku ar kapsulām, es nepilināju tur tās nekādas tinktūras. Viss super. Es jums vēlreiz saku, ir pavisam cita dzīve. Ir dzīve, kas ir koncentrēta uz tevīm. Un tas nav slikti, teiksim, manā gadījumā. Ja? Man tas pilnīgi apmierina, jo es tā jau esmu viens pa lielam. Ja? Tas darbs tālbraucēja, viņš... kāda ģimene tur, kas tur? Es sev dzīvoju, ja? Bet ir arī šeit otra puse. Viņa var nostrādāt, piemēram, kārtīga sieviete, kura ir bijis stingrs tēvs un tā tālāk, kas ciena vīrieti, ja, kas viņu vienkārši tur neslauc. Dzīvo, teiksim, mēs uzmodulējam situāciju ar cilvēku, ja, bet viņš tur netiek galā, jo saprotiet, jūs esat tajā bioritmā, pašiznīcināšanās bioritmā. Jūs pašiet, jūs slikti guļat, jums viss sāp, jūs aizlieties, un viss šitā iet uz apli, jūs netiekat no tā ārā. Tātad sievietes, meitenes, dāmas, ja jūs gribat saglabāt attiecības ar cilvēku, kas jums ir blakus, kas ir tajā ārprātīgajā pašiznīcināšanās bioritmā, kāds ir mūsdienās, nopērkiet viņam to paciņu, iedodat viņam tās kapsulas, lai viņš mēnesi palieto. Jūs 100% būs izmaiņas. Saprotiet, man nebija problēmas ar alkoholu, ne ar tabaku baigās. Es varēju pīpēt to kaļānu, nepīpēt. Tāpat ar alkoholu. Es varēju iedzert, varēju neiedzert. Un tagad man vispār ir vienkārši, kā lai jums paskaidro,
tu vienkārši skaties uz viņu, vispār nekas nenotiek. Tu nedomā tādās kategorijās, jā, tagad es iedzeršu tā rītā, tā, nē, vienkārši nē, tur nav nekāda tirgus, nē. Ja? Tiešām šis ir unikāls produkts, izmantojot. Cilvēki ar loģisko un kritisko domāšanu, kas šobrīd skatās, pamēģināt. Es jums saku, būs izmaiņas, nebaidieties, redziet, es esmu dzīvs, es esmu adekvāts, es esmu pie pilna prāta, man viss ir kārtībā, ja, es jūtos super. Pamēģiniet. Vēl viens moments, ko es gribēju teikt par, varbūt kādam ir jautājumi par blakus, par plaknēm, ja, teiksim, vai kaut kādi jautājumi uz, teiksim, ka, viņš tā kā gribētu, bet, es, protams, katram nevaru atbildēt, es jums vienkārši izstāstīju to algoritmu, un jūs jau katrs savu situāciju, pieskaņojat, ja, teiksim. Jo, lai tur visiem atbildētu, tur nemaz vai preses konferenci jātās. Tātad par plaknēm braukt var pilnīgi droši. Man ir tiesības maize, es ar tādām lietām neākstos, ja? Pilnīgi droši nekas nav. Nav pat nekāda testa uz to, vienkārši, pilnīgi, bez variantiem. Braucat, nekādas problēmas, nebūs, ja? Es, pieļauju, ka tas varētu daudzus interesēt. Tad par blakus parādībām. Pirmās dienas man bija caureja, es saku godīgi, pirmās 2-3 nāca visi tie ārprāti ārā, bet bez vēdera sāpēm, vienkārši caureja, ok, izpūtos un viss, ko tur, ja. Otrs, galva nedaudz sāpēja pirmajās dienās, bet viņa sāpēja to šeit, tu jūti, ka tev tur kaut kas notiek tajā galvā, ja. Viss tas ir izbeidzies, tās ir pirmās dienas, ja, tad tas nozīmē, kad nāk slimības ārā. Tad, noslēdzot šo video, es iesaku pilnīgi visiem, nav svarīgi, kas jūs esat, nav svarīgi, kāds jums ir sociālais status, 20 eiro ir absolūti limonādi, jūs varat izgrozīt. Nav svarīgi, jūs tur sēžat maksimāls kases, vai jūs tur kaut kādas tur bīdat schēmas, tur, pilnīgi vienalga, kas jūs esat. 20, bet tas ir, ja jūs gribat izmainīt savu dzīvi, ja? Un cilvēki, kuriem ir blakus cilvēki, kas arī it kā gribētu, bet, viņi tur, kaut kādu iemeslu pēc izdomā visu laiku, viņi turpina paši iznīcināties. Mainot savu dzīvi, dzīvot ir labi justies ir labi. Es esmu atvaļinājumā, man viss ir kārtībā, Latvijas ēdiens, daba, meitenes, viss ir kārtībā. Beigās tas ir tas, ko es jums gribu pateikt, kad, ja pirms tam, kā jau mēs visi, kaut kādos brīžos dzīves, tur apdomājam par perspektīvu, par nākotni, par vēl kaut ko, ja? Tad līdz brīdim, kad es sāku lietot mušmiri, manas domas bija tādas, kad, jā, it kā piķis ir, tā pavisam īsi, ja, tur, teiksim, smadzenes ir, ja, bet, ar veselību varēja būt labāk. Ko es maksimāli ievērošu režīmus, diētas, kaut kā, dzīvosim, vilksim, kā jau, ja. Tad tagad es jums varu pateikt viennozīmīgi. Es esmu pārliecināts, es skaidri zinu, kad man tikai vēl viss ir priekšā, man ir sakārtota dzīve, smadzenes un veselība. Esat veseli, neklausieties muļķības, mainiet savu dzīvi. Visu labu jums!